Jā, čau, draugi! Jā, ir noslēdzies festivāls Brutal Assault. Uzstājās ārkārtīgi daudz grupas, ir pat nepateikšu cik. Diemžēl es redzēju tikai nelielu daļiņu no viņām. Viens no iemesliem laikam bija, tomēr laika apstākļi. Baigais nogurums arī kaut kāds veidojās. Un ir tā, ka man it kā parasti patīk tas siltais laiks, bet šoreiz bija pa karstu tieši tajā Jozefova cietoksnī. Tur viss tādās tā kā ieplakās un tur tās vidi uzkarst nenormāli. Un jā, ir cilvēki, kas to varēja turēt, man bija tiešām bišķiņ pa smagu. Bet jā, visumā pasākums ļoti labs bija, cilvēki bija ļoti daudz, visas biļetes bija izpārdotas. Visi parkingi, man liekas, ka bija arī izpārdoti, kempingi bija pilni, un visumā nevar neko sliktu pateikt. Jā, pirmajās dienās laiks bija bišķiņ pavēss, nakts bija pavēss, jā, bet dienas bija pat, es teikšu, karsts, jā, pār par 30 grādu bija pēdējās 30, pirmās dienas bija kādi 25, laikam pēdējās dienas bija pār par 30. Bet citādi ok, jā. Izbraucu diezgan laicīgi no Jarumēžas. Esmu jau iebraucis Polijā, tikko iebraucu Polijā, ielēju degvielu, pilnu bāku. Un šodien paredzēts doties līdz Ostromazovecka, kur būs nakšņošana. Un beidzot es tikšu nomazgāties normālā dušā. Citādi es tajā kempinga duša, es teikšu, kā ir, nav sev attaisnojis. Es biju gaidījis, ka būs bišķiņ labāk. Lielākā problēma ir ūdens plūsma, bet to es vienkārši ierakstīšu pie produktu atsauksmes veikalā, kur esmu nopirku, bet tas ir viss. Jā, laiciņš šodien jauks ir, ļoti labs braukšanai, nav jāvelk jāka, var braukt tēkraklā, lai piedod tie baikeri, kas vienmēr velk bruņas. Nē, es braucu tēkraklā, vienīgi, kas man varbūt tās var baidīt, var dabūt apdegums, bet tā kā es esmu iesauļojies jau pietiekami labi, tad it kā nevajadzētu būt arī problēmām. Tā kā labi, tiekamies nākamajā update'ā un pastāstīšu, kas jaunas tālāk.